veidojas tā saucamie oligārhi. Ja? Tātad uzņēmēji, teiksim, kuriem ir ļoti labas attiecības ar valsts, ar amatpersonām, politiķiem un tā tālāk. Tad šie uzņēmēji, tas būs tikai laika jautājums, sapratīs, ka viņi varēs izmantot šādas attiecības, lai pelnītu vairāk. Ja? Vai varbūt atšķirēt dzīvi konkurentiem, vai pirmiem vārdiem mainīt spēles noteikumus. Ja? Tad te ir tā galvenā problēma. Ja šie uzņēmēji, kuri var paši noteikt spēles noteikumus biznesa, tas nozīmē, ka šis biznesa nozare tiks praktiski monopolizēts. Skaidrs, ka citiem, kaut kādiem jauniem ienācējiem vai ārvalstu investoriem nebūs lielas intereses darboties šajās nozares, jo viņi sapratīs, ka šī konkurence nav nekāda veida vienlīdzīga. Konkurence absolūti nav vienlīdzīga. Un, protams, ka ir visādas ekonomiskas sekas. Tāds. Te ir izprasties. Oligārhi. Bet pieņemsim, ka ir situācija, kurā ir tāds liels cīņas jūtas starp biznesu, starp uzņēmējiem un valsti. Ja? Un tad šī situācija, manuprāt, arī nebūs laba. Tāpēc, ka dažādām nozarēm, dažādos gadījumus, bet nevienmēr ir nepieciešams noteikts valsts atbalsts. Man tad, diemžēl, nav laika uz piemēriem, bet tā ir, teiksim, viens no maniem minīgiem piemēriem, ja mēs paņemsim, teiksim, šis Staro Rīga programma, ja? Kurš, jūs esat kāds pazīstam ar šo programmu, ja? Šis festivāls, kurš piesaista turistus, un no kā uz labumus vairāk uzņēmēji, ja? Restorāni, viesnīcas un tā tālāk, ja? Ja starp valsti un uzņēmējiem nav nekādu attiecību, tad nekāds tāds šāds Staro Rīga, visticamāk, kā nenotiks. Ja? Tātad dialogs starp valsti un uzņēmējiem, kādam dialogam ir jābūt. Ja? Bet tad, ja sāka šis dialogs, tad mums rāda šis risks, ka uzņēmēji sāks kaut kādā veidā izmantot savas attiecības ar valsti, lai sevi uztaisīt par tādiem monopolistiem vai oligārhiem. Tad mums ir jāatrod kaut kāda zelta vidus. Ja? Un tas tieši šis galvenais ieciens, kad mēs runājam par šiem attiecībām, tā saucamā industriāla politika. Tas patiesība, man nebūs laika par to stāstīt, bet ir tāds vārds Dānija Rodrika. Viņš ir tāds ļoti progresīvi domājušs profesors Harvard universitātes. Viņš ir tāds cilvēks, kurš ļoti ilgi pētījis tādu valstu pieredzi kā Dienvidkoreja un tā tālāk, par to, kā viņi ir panākuši to, ko viņi ir panākuši. Un viens no viņa secinājumiem bija tāds, ka valstis bija spējīgas tieši atrast šis zelta tīkli. Institucionalizēt attiecības starp uzņēmējiem un valsti tā, lai tas nekļūstu par tādu oligarhiju un lai valsts spētu dot biznesam tas nepieciešamu atbalstu. Tātad, ļoti īsi, ko mēs te darīsim, tas galvenā ideja ir tāda, kā institucionalizēt. Šī dialogu ar biznesu. Kā? Mums, ka saprotams, ka uzņēmēji vienmēr meklēs iespējas ietekmēt kaut kādus valsts lēmumus, tad izveidosim tādu struktūru, tādu institūciju, lai viņi to varētu darīt atklāti. Kā tas varētu izskatīties, ir tā, ka, piemēram, katram valsts ministram būtu pienākums vismaz reizi mēnesi tikties ar, piemēram, 3 galvenām asociācijām. Mazu uzņēmēju asociāciju, vietējo lielu uzņēmēju asociāciju un ārvalstu investoru asociāciju. Tāpēc uzņēmēji vēlas kaut ko pateikt. Valstī, teiksim, ka viņiem ir nepieciešams te vai te kaut kāds atbalsts, vai te viņiem ir problēmas ar kaut kādiem valsts ieradņiem vai kaut kādiem administratīviem barjeriem, tad viņi to var pateikt šādas tikšanas. Ja? Kuras var, ja? Trīspusējās sadarbības padomu. Jā, tas ir labs sākums, bet tas ir vēlreiz. Tikai nav gluži visi ministrija, nav aicināti gluži visi cilvēki, un tas vēl nav viss. Tikai tikties tas vēl ir tikai sākums. Ja? Ļoti svarīgi to, ko viņi darīs šādas tikšanas. Ja? Un uzņēmējiem, diemžēl, bieži ir tāda motivācija
Tad šādos gadījumos parasti lūgt vai nu samazināt nodokļus, vai viņiem piešķirt kaut kādas subsidijas, un domājot, ka šādi viņi var pārdalīt kaut kādus līdzekļus no kādiem citiem uzņēmējiem vai nodokļu maksātājiem sev. Ja? Un te jāstrādā par visam citiem principiem. Ja? Tiem diviem principiem jābūt, es to uzrakstīšu angļu valodu, ka ja mēs runājam par jebkādu valsts atbalstu, jebkādiem, teiksim, uzņēmumam vai nozarei, ja? Tad pirmais, tad jābūt diviem kritērijiem. Pirmais kritērijs ir tas saucamais public good. Ko nozīmē public good? Paņemsim vēlreiz šī piemēra par Staru Rigu. Ja? Padomājiet, vai šī pati turisma nozare varētu norganizēt kaut ko tādu kā Staru Rigu? Kādas būtu problēmas? Problēmas būtu tādas, visticamāk, ka katram, teiksim, kaut kādam restorānam vai viesnīcas īpašniekam būtu motivācija pateikt, ka, principā man tas nav vajadzīgs. Cerat uz to, ka citi par to samaksās, un viņš gan nemaksās par šī Staru Riga organizēšanu, bet saņems lielākus ieņemumus no iesaistītiem turistiem. Ne? Un tāpēc privātiem spēlētājiem kaut ko tādu norganizēt ir grūti. Tas ir šis public good piemērs. Ja? Ja biznesam uzņēmējiem tiek piešķirts kaut kāds atbalsts, tad atbalstam jāietekmē visus nozares dalībniekus, bez izņēmuma. Tas nevar būt kaut kāds mērķis, teiksim, subsidē kaut kādiem konkrētam uzņēmumam vai uzņēmumu grupam. Ja? Tad šis public good principam. Tam jābūt kaut kam līdzīgam, ka šis Staru Riga. Ja? Tas ir pirmais. Otrais ir šis sunset clause. Mēs vienojamies, ka mēs varam tulkot to terminēt. Tāds princips, ka jebkurš atbalsts ir terminēts pēc noteikta laika. Nekas netiek piešķirts uz mūžu. Kā vienu piemēru var pieminēt, teiksim, ka šis atbalsts var piešķirt uz 3 gadiem, un tur ir iespējas paplašināt maksimums 2 gadiem. 5 gadiem viennozīmīgi viss. Ja? Kā uzņēmējiem pašiem jāiemācās, kā nodrošināt sevi ar šādu publiku. Okay? Tad 4. daļa par šo augstu izglītību, ja, par finansēšanu.